Jūsu dzīve būs pilnīga ar Dievu un mieru. Šī laulība, kas tagad tiek klāta Dievu un cilvēku priekšā, lai ir jūsu beidzamā un svētītā izvēle. Un tagad es gribu prasīt tev, Āti. Āti, vai tu labprātīgi vēlies, lai Aija būtu tā sieva, jūs būtu kopā pietos un dārgās, vai tu rūpēsies par viņu, vai mīlēs viņu, cienīs viņu, uzticēsies un būs uzticīgs? Un vai tu atsakies no citām izējām? Jā. Aija, vai tu labprātīgi vēlies, lai Atis būtu tavs vīrs? Vai jūs būtu kopā pietos un bēdās? Vai tu rūpēsies viņu, vai mīlēs viņu, cienīs viņu, uzticēsies un būs uzticīgi? Vai atsakies no citām iespējām? Jā. Un tagad es lūdzu, lai tu atkārto pēc manis. Es, Atis, ņemu tev Aiju par savu vienīgo sievu, lai būtu kopā ar tevi no šīs dienas ar vien turpmāk, kā vieglos tā grūtos brīžos, kā bagātībā tā nabadzībā, kā veselībā tā slimībā, mīlot un cienot, līdz kamēr nāve mūs šķirs. Tagad Aina, es lūkšu, lai tu atceries par savu vienīgo vīru, lai būtu kopā ar tevi no šīs dienas ar vienu turpmāk, kā vieglos tā grūtos brīžos, kā bagātībā tā nabadzībā, kā veselībā tā slimībā, mīlot un cienot, līdz kamēr nāve mūs šķirs. Šie gredzeni ir ārēji un redzami simboli jūsu laulības solījumā. Lūgsim Dievu. Un tagad Atis lūgšu, lai tu. Es, Atis, dodu tev Aiju šo gredzenu, kas apliecina manu cieņu. Aija, dodu tev Āti šo gredzenu, kas apliecina cieņu un solījumu tev. Šie gredzeni, lai jums vienmēr atgādina šo solījumu, jūs esat devuši otru, un lai tas nestu Dievu svētību. Atunāji, Dievu un cilvēku priekšā, jūs esat devuši svēto laulības solījumu. Un uzticībā viens otram to apliecinājuši mums visiem redzot un redzot skatu. Dieva Tēva, Dieva Dēla, Dieva Svētā gara vārdā pasludina, ka jūs esat vīrs un sieva, ko Dievs savienojas un sveitīs, ko nevienam nešķir. Aija un Atis vienojušies, viņi grib aizdedzināt vienotības svets. Tā vienotības svets ir šeit. Katrs ņem savu sveci, kas simbolizē savu dzīvi līdz šim. Kopīgi aizdedzināt savu jaunveidoto sveci. Viņi sanāk kopā kā divi cilvēki, kas grib turpināt savu dzīvi kā viens vesels. Abi kopā dzīvojot, strādājot un atbalstīt viens otru. Katru gadu viņi var dedzināt
piemīt par šodienu un solījumu, ko devis. Kad kā simbols, tādējais simbols mums iekšējām lūkšanām, ir aizņemams secīgi. Un lūdzam debes Tēvam, lai viņš sveitī mūsu lūkšanas. Un šodien es gribu aicināt jūs un sākot ar vecākiem un vecvecākiem. Jaunveidot ģimeni. Mīļie vecāki un vecākie jums nāk, un varbūt jūs varētu aiziecināt lai septītas šī augšējumā. Tāpēc es aicinu pārējos, jūs vēlaties. Lai tas vienot mūs ar Jēzu, jo Jēzus ir viens, Jēzus ir augšām cēlies un Jēzus atkal nāks. Amen. Mūžīgais un visvarenais Dievs, lūdzu pārējais sveitīt par aprunājumu, lai viņi ticībā, cerībā un mīlestībā, alaž uzturētu savu solījumu un stiprinātos tevi. Palīdz viņiem stāvklāt, lai viņu mājā, ģimenē un dzīvē valda tavs miers. Stiprini viņu mīlestību, lai tā patiešām paliek lēnprātīga, laipna, nelielīga, tā, kas atklāj visu, tā, kas tic visu, cer visu un panes visu. Un mēs visu to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lai Jēzus sveitī pasaka, lai viņš pats ar savu vārdu un mūsu pašrodības savu. Amen. Mīļie, jūs iepazīstināt ar Ati un Aivi Baumaņu. Ja.
Smaidām. Nu jā, es visam aizmirstu. Mēs ar Inesīti sabučojamies. Nav vajadzīgi. Ieva. Tāpēc, ka vajadzēja sagatavot. Jā, vārti vai kas vai... Vai līdz atslātariem vairāk? Cik tad viņai vispār žāda? Nu, draudzes kā? Tas ir ar šito. Kas viņš tāds ir? Acis un Aida Baumaņa. Un bija kā galva jaunieši. Kamēr nav apēsts, tiek iepelnāts galds. Vajag, jā. Čau! Es te tik sanācu redzēju. Ieva, nā. Mēs nedrīkstējām. Vietā sēdēs Atis un Aija. Viņa šeit, viņš tur kaut kā. Paldies, uzrakstīja Aija, jā? Visas ir kartas vēl. Es vienu vēl aizķēpāt. Bet tās nevar. Kāds sapars? Kam viņš nāk? Jā. Jaunais pāris nāk šurpā. Principā savalāts, bet tādā vīra un sieva kārtēs un neesmu tikušies, jā, vārti, viss mičošanas. Tagad jums tāda iespēja labies dienības atmiņās, mīļākās mantiņas. Kā jūs sauc teica ar māmu? Kumbulīts, Raiņa, Aiļicis, kā jūs sauc? Raiņa. Aiļa. Kā tevi sauc? Tā arī sauc par Ati. Ati, jā? Tev vienmēr vecāki? Mīvārdiņi nebija? Kur ir Ati vecāki? Un tad jābūt vecākiem palīdzību. Vai tu nesaucat kaut kā vēl mīļi, kaut kā maziņš, kā tas bija? Tā arī bija tas visu laiku? Ja? Pamatā, jā. Skaisti. Ja tev vīrs tev kā tev vairāk? O, nē, tā ir. Kāda plauša? Nu, kuram aizpūšas. Jums jaunībā bija pilns ar mīlestībām studentu gados. Cik glāzes jūs esat izdzēruši? Trakulības. Trakulības. Daudz? Daudz. Nav žēl? Varam iet tālāk, nav žēl. Negribās tā, ka vēl kavēties, vēl jā. Divatā trakot. Tagad divatā jau? Tā būs dubult trakošana. Tā kā mēs esam vedēji uzņēmušies, kad jūs samēr tā kā mēs skatīsimies, ko jūs darat, mēs jums neļausim kļūt nelabvēlīgi. Tā kā ne. Tad nedosim no tām glāzēm, bet pastāsim to Jā, kā sāksim cieniņu. tā skaisti. Tas bija agrāk jaunībā, kad trakojām, dzērām. Jā, mīlestības bija daudz, katru nedēļu cita, bet tagad esat viens otram. Sākam no balts lapas, kā jau mēs runājam, tā kā, ne? Aizmirstam to. Tas arī jau ir pāri. Šeit ir paredzēta guļamistaba. Kamēr visi pārējie augšā dzied,
Jo otras dziesmītes. Šeit pagaidām vēl neviena nav. Liekas, tu precies un pasaules Tas ir mans jautājums. Tas ir brīdlaiks atrast. Vairāk ko Un klucīšu otrā pusē numuriņā ir vārdi dažādi. Un jūs no šiem 5 klucīm meklējat 5 klucītas. Jau. 10. Nē. Tu jau gribi veids. Tad pirmais. Šī spēlē ir pieļaujams būt nekaunīgam, stundīgam, kaut tieši ātrāks. Paklausiet. Tas nekas. Bet klucīšas var būt ļoti tuvu acīm. Tā. Galvenais, ka vienas spēlēnās nav. Ir. Es vienu paņemšu vēl man līgai, ja?